Labdien, Laura! Skatāmies, ko Marts atnesīs mums. Marts solās laumām būt mierīgs. Mierīgs vai tādēļ, ka jūs paši gribat būt mierīgi, vai mierīgs tādēļ, ka viņš vienkārši paredz tādu apstāšanos, pārdomāšanu, vairāk apcer, vairāk būšana ārpus steigas, ārpus kņagas, ārpus cilvēkiem. Bet vispārībā tā ir domāšana. Domāšana par lielām lietām, par tāliem mērķiem, par to, ko es patiešām gribu, kas man ir vajadzīgs, kāds ir mans uzstādījums. Un tieši tādēļ tā fiziskā aktivitāte, darbība, trakošana nav nepieciešama. Protams, ka pakārtais var arī liecināt par kādu fizisku kaiti, tad esam uzmanīgi no visa tā, kas ir pār mēru, esam uzmanīgi no krītošām lastekām, slapjām ielām, pārāk lielas fiziskas aktivitātes, jo pakārtais dažkārt mums gluži vienkārši izdara tā, lai mēs guļam gultā un domājam tās lietas. Tā kā esam vērīgi, nestaigājam ar sapņainām acīm riņķī, raugamies, kas notiek, lai pakārtais būtu tikai tāda apcere par to, ko es gribētu nākamajā pusgadā. Darbs. Tiešām arī darbs saka, ka visdrīzāk gribas apdomāt, vai tās lietas, ko man pašlaik piedāvā, ir tas, ko es vēlos. Redziet, 4 kausu kārta saka, ka jums ir piedāvājums, bet jūs šo piedāvājumu vai nu neredzat, vai izliekaties neredzam, vai negribat redzēt. Tad kopējā noskaņa ir neapmierinātība. Neapmierinātība ar to, kas pašlaik ir. Un tādēļ es arī saprotu, ir šīs pārdomas. Kā es varētu interesantāk, kā es varētu radošāk, kā es varētu sev saistošāk padarīt savu darbu dzīvi, savu ikdienu rutīnu, ja tā gal galā ir visa nedēļa, liela daļa no mūsu dzīves. Ieviesiet kaut ko savā darba dzīvē tādu, kas jums rada prieku. Varbūt tā ir maza tējas pauze ar jūsu kolēģiem. Varbūt jūs varat atļauties mazas pauzītes laika pa laikam vai nelielas sarunas. Vai padomājiet, kas ir tas, kas radītu prieku tajā sajūtā, ka man te nekas neinteresē, ka man te nekas neizdodas. Jo kausi ir emocijas un iespējams tāda forša parunāšanās ar kolēģi 10 minūtu neienesīs nekādu lielo robu jūsu finansēs darba dzīvē. Tas arī nekur jūs nesteidzina, šis mēnesis jūs nesteidzina nekur. Attiecības. Attiecībās ir priesteriene, un priesteriene gan vairāk runā par neformālām attiecībām nekā par laulības dzīvi. Bet tomēr priesteriene ienes tādu noslēpumainību, neziņu, neizpratni, tādu vēlēšanos parunāties par kādu tēmu, tad jārauga ir, kas šī ir par tēmu jums, jūsu partnerībā, vai tas ir kaut kāds neizrunāts noslēpums, neizrunāta lieta, vai kaut kas jūsu partnera acu skatienā jūs nepatīk vai rīcībā. Tad priesteriene no vienas puses ir pieņemoša, nogaidoša, ko es teiktu, netincini, neprasi uzreiz, nerauj uz augšu, jo priesteriene ļauj tā kā lēnām, gabaliņu pa gabaliņam, mazliet tā kā pamanīt lietas un noskaidrot lietas. Tātad šis mēnesis var teikt, ka partnerībā ir kaut kādas lietas, kuras jums gribētos noskaidrot, tad es jums teiktu mierīgi par tiltu, arī šī kārts, pakārtais saka, raugieties, paklausieties tā smalkāk, tā intuitīvāk, bez jautājumiem, bez uzbrukumiem, bez sarkasmā, bez naida, tādā ieklausos partnerī, tā kā ieklausos viņa sirdspūkstos, nevis to, ko es redzu ārpusē. Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, priesteriene, kā es sacīju, ir ne laulības kārts, tas nozīmē, ka šī priesteriene var būt sieviete, iepazīšanās var būt ar cilvēku, kas nemeklē nopietnas attiecības, kas meklē tikai tādu kā papildus izklaidi savā dzīvē. Līdz ar to tas varētu būt, ja jums tas ir pieņemami, ja jums tas ir vajadzīgi, tad viss kārtībā. Priesteriene ir ļoti vilinoša un meistarīga attiecība jomā, bet ja tas jums nav pieņemami, tad uzziniet šajā mēnesī, no attiecīgā cilvēka, vai viņa mērķos
attiecībās vai viņa mērķi attiecībās ir tādi paši kā jūsējie. Un jautājums, ko jūs varētu uzdot sev šajā mēnesī. Jautājums būs par darbu. Cik svarīga loma darbam un naudai ir manā dzīvē? Cik svarīga loma darbam un naudai ir manā dzīvē? Jo mēs jau redzējām, ka kaut kas te darba jomā sāk tā kā emocionāli nevisai patikt. Lai jums lieliska diena, uz tikšanos!